Mēnieks, mēs rīkojam braucienus uz kalnu, jā, tu vari braukt ar mums katru dienu, mēs moši brauksim arī citās dienās, tad, kad ir pārstāsts, mēs braucam uz Lietuvas Novarē. Nu, vispār paigi krūta, mēs tur daudz dzeram un buhējam pa ceļam, bet nevienmēr. Dažreiz mēs esam mierīgi un jauki, bet vispār paigi labi, tur jā, nu, šitā un tā, šitā un tā. Nu, brauc ar mums, kroči, jā, būs labi. Čau, šī ir kārtējā piekdiena. Mēs, Motiņa Mēnieks, esam Riekskalnā. Pavadam lielisku laiku. Šeit ir ideāls snowparks un viss pārējās trases arī ir pilnīgi super. Brauciet ar mums katru nedēļu, katru piekdienu. Tiekamies! Bērni, ejam laukā, suni dirsināt! Sveicināts, kas jūs esat? Esmu Elizabete un tā ir Kristīna. Kur jūs šobrīd atrodaties un ko jūs darat? Mēs esam Riekstu kalnā. Jā, Riekstu kalnā mēs slēpojam. Jā, Ar ko jūs šajā nokļuvāt? ar Motiņu Mēnieks. Visi pievienojieties. Kā jums patīk šis brauciens? Super! Lieliski. Iesaku visiem pārējiem. Pozitīvākais un negatīvākais šajā braucienā. Ka krīt, tad sāp. Un pozitīvais Cilvēki. cilvēku pozitīvi. Jā, super. Tieši tā. Es pilnīgi piekrītu visam, ko saka Elizabete. Es jau saprotu, ka mēs to lieksim YouTube, mēs to hangāmies. Ko? Jūs tikai izplorojat alu, tā ir kā man nav rokā. Tā kā tur ir kaut kāds dildo vai kaut kas tamlīdzīgs. Es ieliku, ka dildo manā rokā būs labāk nekā alus. Vecāks aptīs dildo, viņi nespatīs alu. Edgars tikai nesūdzies, ka tas tiešām tiks izdarīts. Mani sauc Edgars, es šobrīd snowboardu. Nu vēl ne, šobrīd sēžu. Es dzeru alu.